Daudzstūru pamatprincipi veido fundamentālu daļu no ģeometrijas, nodrošinot pamatzināšanas par šo plaknes figūru īpašībām un to, kā tās klasificē. Daudzstūri ir slēgtas plaknes figūras, ko ierobežo vienkārša lausta līnija jeb nogriežņi, saukti par malām. To izpratne ir būtiska, lai saprastu dažādus ģeometriskus procesus un teorijas. Iedomājieties jebkuru mājas objektu ar plaknēm, piemēram, grāmatu, mobilā telefona ekrānu vai pat telpu, kurā atrodaties. Visi šie objekti var tikt uzskatīti par daudzstūru piemēriem mūsu ikdienas dzīvē, palīdzot mums vizualizēt un saprast daudzstūru pamatprincipus. Daudzstūri tiek klasificēti pēc to malu skaita. 3 stūris ir daudzstūris ar 3 malām, 4 stūris ir ar 4 malām, un cik malas ir 6 stūrim? 6 un tā tālāk. Katram daudzstūrim ir arī iekšējie leņķi, kuru kopējā summa ir atkarīga no malu skaita, piemēram, 3 stūrī summa ir 180 grādi. Daudzstūri var būt regulāri, visas malas un leņķi ir vienādi, vai neregulāri, malu garumi un leņķu lielumi var atšķirties. Daudzstūru pamatprincipi ir svarīgi ne tikai matemātikas teorijā, bet arī praktiskās situācijās un problēmu risināšanā. Tie palīdz mums labāk izprast un analizēt dažādas figūras, kas sastopamas gan mākslā, gan inženierijā, gan ikdienas dzīvē. Šīs zināšanas veido pamatu daudzu sarežģītāku matemātisku un ģeometrisku jautājumu izpratnei. Pārskati, padomā, vai visu esi sapratis?